Principā tā ir Jēkabpils Ukraiņu kultūru izglītojošā biedrība, kuras mērķis ir saglabāt, veicināt, popularizēt Ukraiņu kultūru Latvijā, varētu teikt, jo šie cilvēki, kuriem bija tuva Ukraiņu kultūra, tautas dziesma kā tāda, nolēma nodibināt šo biedrību. Ja? Tādā veidā izveidojās ansamblis un arī interesantu pulks, kurš šo biedrību uzturēja. Viņa saucas Ukraiņu izglītojošā biedrība, bet ansambļa sastāvs ļoti daudz nacionāls. Un arī bēgļi no Ukrainas mēs esam uzņēmuši savā, siltā ligzdā un devuši vismaz tādu garīgu mierinājumu. Piedaloties visādos pasākumos, republikā, ko rīko citas Ukraiņu biedrības. Notiek tāda savstarpēja apdāvināšanās vai suvenīri, un viņi visi tiek krāti. Mēs tur jūtamies kā mājās. Visu, ko jaunajās telpās iekārtojām, izveidojām savām rokām, un biedrības pulks tikai kuplinās. Mums ir ansamblis papildinājies ar jauniem 4 dalībniekiem, un mēs tur esam liels ansamblis, un tas ir tikai priecē.